Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu impulsa un enerģijas nezudamības likumu izmantošana absolūti elastīgai sadursmei. Vispirms iepazīsimies ar doto situāciju. Tātad uz horizontālas virsmas viens otram pretī pārvietojas divi ķermeņi, kuru masas ir attiecīgi lielais M un mazais M. Un to ātrumi attiecīgi ir tātad lielā M ķermeņa ātrums ir V1, mazā M ķermeņa ātrums ir V2. Notiek absolūti elastīga sadursme, pie tam centrālā, un šajā sadursmē ķermeņi iegūst attiecīgi ātrums lielais M ķermenis U1 un mazā M ķermenis ātrumu U2. Tātad viņi pēc sadursmes nesalīp kopā pēc trieciena, jo tā ir absolūti elastīga centrāla sadursme, un attiecīgi masas viņiem arī nemainās, un siltums arī neizdalās. Kas ir interesanti šajā uzdevumā, kā mums ir teikts, ka attiecīgi šie te V1x, V2x, U1x, U2x, tās ir ātruma projekcijas. Bet, ja mēs redzam, piemēram, šajā piemērā, kā projekcijas abas divas ir x asas virzienā, tad, principā, viņi viens kustās šādi te, abi kustās x asas virzienā, labi, tas M panāks mazo M un ķermeni un sadursme notiks, bet tas nenotiks tā kā zīmējumā parādīts, un pie tam uzdevumā ir teikts, ka viņi kustās viens otram pretī, tad pēc dotajiem lielumiem īsti tas neatbilst uzdevuma nosacījumiem. Tāpēc te pielietosim nelielu viltību. Mēs rakstot impulsu un enerģijas nezudamības likumus, noteikti ņemsim vērā, ka viņi kustās viens otram pretī, un lai gan dots, ka, piemēram, ātrums V2, viņa projekcija izskatās, ka kustās x virzienā, tomēr mēs klausīsim uzdevuma nosacījumiem un šo skaitli, vērtību ņemsim ar pretēju zīmi pēc dotās situācijas, ka tomēr šis ātrums ir vērsts pretēji x asī. Tā, uzdevumu risinot, noteikti sapratīsiet vēl labāk, ko es ar to visu domāju. Tā, mums ir šeit jāizmanto impulsu nezudamības likums. Būs apzīmējuši INL, un tas tātad ir kā kopējais impulss pirms trieciena, pirms sadursmes, ir tāds pats kā kopējais impulss pēc trieciena, jeb sadursmes. Un jāņem vērā arī impulsa formula, kas ir formula lapā atrodama. Lūk, impulsa formula. P ir masa reiz ātrums. Tātad impulss ir masa reiz ātrums. Šī ideja noteikti ir jāņem vērā rakstot formulu vienādojumu. Un otrs mums ir enerģijas nezudamības likums. Apzīmēšu ENL. Un tātad kopējā kinētiskā enerģija pirms trieciena, pirms sadursmes ir tāda pati kā kopējā kinētiskā enerģija pēc trieciena, jeb sadursmes, un siltums neizdalās. Tātad Q, siltuma daudzums ir 0 džoli. Tā tas ir elastīgām sadursmēm. Un enerģijas, kinētiskās enerģijas formula arī mums var noderēt, sastādot vienādojumu. Lūk, viņa ir, kā tātad kinētiskā enerģija ir masa reiz ātrums kvadrātā dalīts ar 2. Ja paskatāmies, ar ko atšķir šīs divas formulas, protams, impulss ir vektorāls lielums, tur mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, kādas ir ātruma zīmes, un savukārt enerģija, tātad mums ātrums kvadrātā jāceļ būs un jādala 2, vektors reiz vektors ir skaitlis, skalārs lielums, un līdz ar to enerģija rezultātā arī ir skalāra.
Un par zīmēm varam neuztraukties, rēķinot enerģiju. Nu tad tā. Vienīgā darbība, taisam sistēmu, sākam ar impulsu nezudamības likumu. Tātad. Pirmajam ķermenim masa, lielais M, reizinam ar ātrumu, tas kustās x virzienā. Nu, es šobrīd uzrakstīšu tikai formulas, tātad V1x. Tā, otrs ķermenis mums kustās pretēji x asī, tātad būs mīnus, plus, bet ātrums tātad negatīvs, es uzreiz ielieku mīnus. Un tātad masa mazais M reiz ātrums V2x. Viņš ir negatīvs, tāpēc te ir, saskaitot kopējo impulsu, mums mīnus zīme. Tas ir pirms trieciena, pirms sadursmes. Un, attiecīgi, pēc sadursmes redzam, ka ķermenis ar lielo burtu M kustās pretēji, tātad būs mīnus priekšā ātrumam. Es uzreiz ielieku jau reizinājumā mīnus zīmi, jo ātrums ir negatīvs. Pretējs x asī, tā būtu precīzāk teikt, masa M un U1x plus M reiz U2x. Un tagad atšķirība bija tikai tā, ka ātrums ir kvadrātā un jādala viss ar 2. Tātad visu šo izteiksmi tā arī kārtīgi pārakstam. M reiz V1x kvadrātā dalīts ar 2. Ceļot ātrumu kvadrātā mīnus mums. Mīnus reiz mīnus ir plus, tā ka tur zīme plus mums ir. M V2x kvadrātā dalīts ar 2. Atkal ātrums pozitīvs paliks. Ja, ne ātrums, bet tātad ātrums reiz ātrums, 2 negatīvi skaitļi pozitīvs. Tad zīme plus varam nerakstīt. U1x kvadrātā dalīts ar 2 un plus MU2x kvadrātā dalīts ar 2. Nu, lūk, šāda te formula, un tas otrs bija enerģijas nezudamības likums, ko es uzrakstīju. Nu, lūk, šāds vienādojuma sistēma atliek tagad salikt savus skaitļus un izrēķināt. Citiem varētu sanākt ļoti sarežģīti vienādojumi, caur diskriminantu jārēķina. Paskatīsimies, kas mums te sanāks. Jāliek skaitļi. Tātad liekam skaitļus iekšā. Šeit nesteidzamies šajā uzdevumā, jo ir ļoti, ļoti viegli kļūdīties. Tā es varētu pēc tam piešķirt apzīmējumus. Vieglāk matemātiski izskatīsies. Tā. Jā, es apzīmēšu. U1x apzīmēšu ar x, U2x apzīmēšu ar y. Tad tas vienādojums izskatīsies tāds patīkamāks. Tā 2 reiz 3, 6, mīnus 10 ir mīnus 2x plus 10y. Piekritīsiet, izskatās patīkamāk vai ne? Tā tad 2 ar 2 saīsinās. 3 kvadrātā 9, 10 ar 2 saīsinās, 1 kvadrātā 1, tad plus 5, 2 ar 2 saīsinās, tad x kvadrātā paliek, jo apzīmēju, un tur plus 5y kvadrātā. Tā.
vietas taupīšanas nolūkos rakstīšu blakus. Šo es visu varētu izdalīt ar 2. Tā, nu no šīs pirmās izteiksmes es izteikšu x. X ir vienāds, pārcelzot pusi 2 plus 5y. Un šo te ievietošu otrā izteiksmē. Tā redzu, tā ir matemātikas formula. Tātad atcerēsimies, kāda ir kvadrātu binomu formula. A plus b iekvās kvadrātā ir a kvadrātā plus 2ab. Un plus b kvadrātā. Tāda matemātikas formuliņa ir. Nu, ko? Izmantosim šo formulu. 14 ir, tā 2 kvadrātā 4, plus divkāršots abu reizinājums. 2 reiz 2, 4, 4 reiz 5, 20, 20y. Plus tā 5 kvadrātā, jo b kvadrātā ir tā 25y kvadrātā. Plus 25y kvadrātā un plus 5y kvadrātā. Tā, mēģināsim tagad visus sagrupēt. 30y kvadrātā plus 20y. Šitais mums viss iet uz otru pusi. Mīnus 10 ir 0. Visu izdalīšu ar. Izdalīšu ļoti nepatīkams sanāca. Man vienādams ar 10. Ne, ar 30 varētu. Nu, sāksim ar 10. Ar 30 nebūs tur baigi smuki. 10 tad būs 3y kvadrātā. Plus 2y mīnus 1 ir 0. Koeficienti. Kvadrāta vienādojums ar diskriminantu reiķināsim. Tātad koeficients, tad vienādojums mums ir ay kvadrātā plus by plus c ir 0. Koeficients a, atkal šī ir matemātikas daļa, ja? Koeficients a ir 3, koeficients b ir 2 un koeficients c ir mīnus 1. Un tātad diskriminanta formulu atgādinu. Ir b kvadrātā mīnus 4ac. Liekam skaitļus. Tātad diskriminants ir 4, nu, palainām 2 kvadrātā, mīnus 4 reiz 3 reiz mīnus 1. 4 plus 12, 16. Diskriminants ļoti labi sanāca skaists skaitlis. Nu, tātad y1. Jā, atkal matemātikas formula ir diskriminantam. Un saknes y1, y2 ir mīnus b
plus vai mīnus sakne no diskriminanta un dalīts ar 2a. Tātad tā arī ir matemātikas formula, kas jāzina fiziķiem no galvas. Tātad y1 ir mīnus b. Tātad mīnus 2 plus, sakne no 16. To var, protams, uzreiz. Dalīts ar 2 reiz a un a ir 3. Tātad mīnus 2 plus 4 dalīts ar 6. Tas nozīmē, mums te ir 2 sestdaļas, tas ir 1/3 0,333 aiziet, vai ne? Tā, 2 sestdaļas, 1/3, jā, laikam tā sanāk. Tā, kas tam mums bija y? Y bija ātrums metri sekundē. Tā, viena sakne. Otra sakne tūlīt rēķinam. Y2 mīnus 2 mīnus sakne no 16 dalīts ar 2 reiz 3 ir attiecīgi mīnus 2 mīnus 4 dalīts ar 6 mīnus 1 metrs sekundē. Tā, tagad jautājums, kura sakne mums nederēs. Mums nederēs tā sakne, kas ir tieši tāda pati, kā uzdevumā, pastīsimies, dotajos lielumos. Tātad, y bija u2. Tātad viņš nevar būt tāds pats, kā viņa ātrums pirms sadursmes. Tātad sakne, kas ir mīnus 1, nederēs, jo pēc moduļa tas būs tas pats, kas 1. Un līdz ar to, jā, šī sakne mums neder, jo vienādas saknes, nevienādas saknes, bet vienādi ātrumi šajā sadursmē pēc sadursmes nevar būt. Vismaz ne šajā situācijā, jo masas ir atšķirīgas. Tad izmantosim tikai šo sakni, 0,3, lai gan neskaists skaitlis, ko darīt. Tā sanāk. Un tā tad es iepriekš apzīmēju x. X tā tad ir 2 plus 5y, tātad 2 plus 5 reiz 0,3, jo tāda ir sakne, kas der. Un tātad 2 plus, ko es tur galvu noslogošu, kalkulators mums ātri izreikinās. 2 plus 5 reiz 0,3, 3,5 metri sekundē. Un tas ir nekas cits kā x bija u1. X, lūk. Atbildi jāieraksta. Abas atbildes jāieraksta. Tātad u1 sanāca 3,5 metri sekundē un u2 sanāca, lūk, u2, kas ir tas pats, ja, kas y1, 0,3. Tātad 0,3. Lūk. Un uzdevums ir atrisināts. Paldies, ka skatījies!